Cik ātri steidzas laiks, nedēļa ir aizritējusi, un atkal ir ceturtdiena, un raidījums laika zīmes. Pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Paldies Dievam par šo žēlstību, ka varam būt kopā, lasīt Dievu vārdu, gan mēs šeit studijā, gan arī jūs, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Lai Dievs jūs svētī šajā raidījumā. Sveicam studijā Latvijas Vasarsvētku draugu apvienības bīskapu Jānu Zilinkeviču. Sveicināti. Romas katoļu Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu ģenerālu vikāru Andri Kravali. Sveicināti. 7. dienas adventistu Latvijas draugu savienības bīskapu emeritus Cēsus draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti. Rīgas Mežu parka un Baldonas evaņģelisko luterisko draugu mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti. Un Latvijas Baptistu draugu savienības bīskapa vietnieku Edgaru Godiņu. Labdien! Lasīšu Pāvila vēstuli Efeziešiem, 4. nodaļu, sākot ar 1. pantu līdz 6. ieskaitot. Tad, važās slēgts sava kunga dēļ, es jūs mudinu. Dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā cits citu panesdami mīlestībā. Censdamies uzturēt gara vienotību ar miera saiti. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Slava Dievam! Pāvils brīnišķīgi raksta draudzei Efezā. Interesanti, ko viņš rakstītu šodien draudzei Rīgā, un tad kurai draudzei? Visām? Jeb kurai konfesijai viņš rakstītu? Visām? Ko tu domā? Man liekas, kā Dieva vārds ir teikts dzīvs un iedarbīgs, un viņš noteikti teiktu, kur tad ir, brāli, jūsu gara vienība? Vai jūs pilnā mērā dzīvojat tā, kā kungs to ir vēlējies, un kā viņš to apostolis Pāvils šajā gadījumā ir arī mācījis? Es domāju, 10 gadu laikā 2. pantu mēs te esam savā veidā piepildījuši. Pacietībā. Es domāju, 3. arī var būt gara vienība ar miera saitēm. Jā, labi. Un manuprāt, ticībā un 5. jau arī. Tur 4. un 5. Tur tā jā. Par to padiskutēsim. Jā. Bet 2. slavu Dievam ir izdevies. Manuprāt, šeit Pāvilam ir ļoti dārga tēma, jo vārds viena miesa, un tad, kad viņš runā par miesu, viņš to ir daudz izskaidrojis romiešiem, korintiešiem, galatiešiem, kolosiešiem. Tas viņam ir kaut kas ļoti svarīgs, jo draudzes dzen pirmos asnus. Tās ir pirmās kristiešu kopienas. Un lai savstarpējs miers, lai mīlestība, lai sadraudzība, lai saticība un tāpat laikā arī evaņģēliskās prasības, ko viņš vēlas ir atklāt. Lai patiesība, kā viņš teiks, mīlestībā. Un, manuprāt, šis izteiciens viena miesa jau nāk ļoti no vecās derības, kad cilvēks tiek radīts kā viena miesa ar kunga garu, un Pāvils šo konceptu viena miesa ienes arī savās vēstulēs. Un tas vienkārši nav tādi vēlējumi, bet īstenībā tas ir viens no viņa teoloģijas tādiem pamatprincipiem, ko viņš pielietos runāt par draudzi, par savstarpējām attiecībām, arī par draudzes vienotību ar Kristu. Jā, tu ļoti labi sacīji. Pāvilam ir ļoti aktuāli, svarīgs šis jautājums. Viņam rūp vienotība, gara vienotība, garā. Ja vienoti garā. Kāpēc viņam rūp? Tikai tāpēc, ka Kristum vispirms tas rūp, ne tā? Man gribētos cerēt, ka Pāvils rakstītu mums ar smaidu par šo tēmu, ka mēs saucamies dažādi. Jo viņš mums pastāstītu, ka mēs apustuļi arī bijām dažādi un nekad nesanācām kopā novienādoties.
Tāda ir palikām dažādi. Pat uz dažādiem virzieniem aizgājām. Jūs esat lasījuši viņus teikt, jūs apustuļu darbu grāmatā izlasat, jo es Lūkam izstāstīju par mani, par Pēteri, bet tur vēl citi arī, un viņiem bija dažādi ceļi. Un dažādi mēs bijām, un mūsu vienība, kā es jums saku, toreiz Efezai, tā šodien Latvijai un visai pasaulē, mūsu vienība Kristū. Nevis vienādība mūsu starpā, bet vienība. Jo gan todien, tā šodien, ne tikai tas, ka mēs esam konfesijās, mēs jau esam arī cilvēki, dažādi temperamenti, dažādas, piemēram, ķermeņa valoda pati dažāda. Nu, kā mēs varam novienādoties, ja vienam gribās gurnos šūpoties, kad viņš pielūdz vai klanīties, un vienam gribās klusi noliek galvu un klusumā to dara. Ko darīsim, ja? Vai mēs tiešām tagad šķelsimies, tāpēc, ka dažādi, tāpēc jau Pāvils šo saka. Viņš jau raksta arī cilvēkiem, kuri gribēja nosargāt arī kristietībā to dažādību. Mēs ebreji, jūs ne ebreji, un tad vēl grieķi, izglītotie no neizglītotiem, tad romieši, bagātie, augstdzimušie no tiem vergiem. Visu laiku ir šī šķelšanās. Un to jau Pāvils arī saka. Neskatāties tik daudz viens uz otru. Tajā jūs atkal atradīsiet gan līdzības, gan atšķirības. Un to ar savu sirdi tad izvēlēs, par ko runāt. Uz kungu skatīt. 3. pāns ir tas centrālais. Censdamies uzturēt gara vienotību ar miera saiti. Nu, mums visu laiku jāpatur prātā ir tāda tēze, bibliska. Dievs nav radītājs dažiem, bet visiem, arī tiem, kas man nepatīk. Protams. Dievs nav pestītājs dažiem, bet visiem. Tāda ir Kristus ambīcija. Visai pasaulē nodrošināt piedošanu. Nav vairs vajadzīgi cilvēku upuri. Es eju par upuri, viņš to saka. Cik mēs paši, ne tikai tas, kas starp konfesijām, bet visi kopā kā kristietība, vai mēs kādreiz arī neaizmirstam to, ka tie nekristīgie, kas grib savu, kas varbūt grib nojaukt baznīcu, ka viņi jau Dievam arī tie paši viņa radījumi, par ko viņam varbūt sirds sāp. Bet viņējie viņš nevar izlikties, ka viņš nav viņas radījums. Radījumi, bet nav viņa bērni. Amen. Edgar, lūdzu. Jā, nu tā vienība ir ļoti patīkama, un mēs visi tiecamies pēc tā, bet tas, kas vienība ārda, nav jau tikai raksturs vien, citreiz vienība ārda tas, kas ir patiesi. Jo vienmēr tā ir no vienas puses, kas darbojas, kas notiek, bet arī kas ir patiesi. Un kas ir patiesi, tas ir tāds jautājums, kas vienmēr no jauna ir aktuāls, vienmēr viņš ir jāizvērtī. Arī tad, ja kādu reizi kaut ko atzīst par patiesu, tad paiet laiks, un kad tā jau ir kļūsi par kādu ļoti pierastu lietu, tad citreiz forma ir ņēmusi virsroku par saturu, un atkal patiesība ir kaut kur pasprukus prom. Un man liekas, ka tā nevienprātība dažreiz arī ir ar savu pozitīvu momentu, ka varētu skatīties, vai es neesmu kaut kur izkāpis ārā no tā, kas ir patiesi. Ļoti labi to saka. Es domāju, uzreiz noteikti tev ir bijušas diskusijas ar tavu brāli. Jūs esat vienu maizi ēduši, brīnišķīgā ģimenē auguši, un pēkšņi katrs faktiski savā atziņā. Protams, Kristus vieno un mīlestību, un tur nav šķaušanās, bet tieši to, ko tu sacīji, nu kaut kur brālis vai nav izkāpis no patiesības, piedod, ka es tev saku, un brālis savukārt domā atkal, mans brālis Edgars ir izkāpis no patiesības, un kad viņš beidzot kāps manā laivā iekšā. Jums nav tādas... Jā, nu, zini, nevar iepriecināt, nav. Mums ar brāli ir ļoti labas attiecības, un tad arī mēs jūtam, man liekas, ka jo vairāk ticībā mēs ejam, jo vairāk mēs jūtam, kas ir pilnīgi svarīgi un kas ir maz svarīgāk. Un kas ir tās pieļaujamās atšķirības, kuras ir vērtīgas un vēlamas. Un tiešām man brālis nav vienīgais tuvinieks ar citādu atziņu, bet jāsaka, mēs ļoti labi saprotamies. Es nedomāju, ka jūs nesaprotaties, bet atkal no citas puses, ja jūs sāktu runāt par konfesionālajām atšķirībām. Protams, tās mēs neliekam kā centrālās, mēs tās stumjam projām. Paldies Dievam, ka pēdējo 20 gadu laikā tas ir izdevies,
katrai konfesijai kaut kur tagad nolikt bišķītiņu malā, jo savādāk mēs te nevarētu sēdēt. Nav vispār iespējams runāt par garu vienotību. Bet mēs iesim tālāk. Un kas tad ir tā gara vienotība? Tas nav tikai te pasēdēt kopā. Nē. Ja, tas nav, piedod arī, Edgar, tev ar brāli tikties, brīnišķīgi, Dievs tev svētī, un tu man arī, un es tev svētī uz priekšu un tālāk. Tā patiesā gara vienotība. Jā, ļoti svarīgi ir arī tiešām nošķirt, kas ir svarīgs un kas ir mazāk svarīgs. Un tālāk jau tās ir otršķirīgās lietas, ir ļoti atšķirīgas. Un man liekas, ka pēdējā laikā kristīgās baznīcas Latvijā ir varējušas ļoti labi vienoties ap tām patiesībām, kurām viss piekrīt, kā Dieva vārds ir Bībele un ka draudzē ir liela nozīme ticības izaugsmē un ka piedzimšana caur Jēzu Kristu ir svarīga un ka kristībai ir neapgāžama vieta ticības izaugsmē. Un tas, kādās formās šīs patiesības tiek izteiktas, tas jau paliek otršķirīgi. Es tev piekrītu, bet tāpat laikā, es domāju, apostols Pāvils, ja šodien atnāktu un paskatītos un parunātu ar mums katru, tur būtu ļoti liela diskusija, pat varbūt pateikt, brāļi mīļie, kāpēc? Paskatieties, dēļ viena jautājuma kāds skandāls izcēlās – augšām celšanās. Vieni saka, ir augšām celšanās, otri saka, nav augšām celšanās. Ja mēs tagad paņemtu šo tēmu šeit un runātu par augšām celšanos, ļoti tur izkristalizētos, ja parādītos atšķirīgs uzskati. Un ko Pāvils? Nē, ar tādiem kopā nē. Es to dodu tikai par piemēru. Mans uzdevums, mans mērķis nav kaut kādā veidā šodien izcelt tās atšķirības, bet tāpat laikā, ka mēs saprast ar vienu vairāk, ka vai mēs pat tiešām esam gara vienotībā. Es ticu, ka mēs šeit esam gara vienotībā, slava Dievam. Bet vai patiešām esam gara vienotībā, gribētos, ka arī, kaut vai tavu draudz. Piemēram, brīnišķīgs man ir ideja ienāca prātā. Vajadzētu mums, tad, kad šo sezonu, ja tas kungs atļaus pabeigt, saicināt visas draudzes kopā uz vienu lielu slavēšanas dievkalpojumu. Kaut kur, tur, kur mēs varam sanākt. Ne kādā baznīcā, ne kādā konfesijā, bet kaut vai dabā, kaut vai vienalga. Mēs ar Andru esam bijuši jau. Slavu Dievam. Mums nav problēma. Un tad nāk klāt vēl cēs draudzes, viestur draudzes un divas draudzes, redz, kur ir Rolandam. Cik tā bija izkapam ir? Ja viņam viss tas nāk, ko viņš pārauga. Varaļi? Jā. Lūdzu, Viestur, ko tu domā? Jā, manuprāt, ļoti interesanti un tāda skaista arī diskusija tagad un tie piemēri. Un Pāvils, jā, grūti mums spriest, ko viņš sacīt, kā un kāpēc, bet šeit ir viņš no teoloģiskās tās daļas savā veidā, kur iepriekš viņš tā teoloģiski runā kāpēc un atklāja to Dievu noslēpumu. Faktiski jau par vienotību jau no sākta gala runā, vai ne? Tagad pāriet, manuprāt, pie tās praktiskās daļas, kur un daži tādi vēl dzīvojiet tā, kā to prasa jūs aicinājuma cieņa. Atkal viens no aspektiem. Tātad tas aicinājums ietver sevi arī tas, ko tu uzsvēri. Redzam, viņš arī raksta pazemīgi, lēnībā vai lēnprātīgi, pacietīgi, citu panesdami, un tad ir tā gara vienība, tā ir saistīta ar šīm te faktisko tālāk arī mēs iepriekš galatiešiem rakstīja, kā gara auglis, izpausme viņas jau nāk. Tātad, ja mēs esam Dieva aicināti, Kristus aicināti, esam viņa bērni, tad tas nozīmē, ka mums arī ir pienākums manas dēļ to vārdu likt cienīgi dzīvot.
Un Pāvila prāt cienīga dzīve ietver arī respektēt citus. Kas, kā brāļi jau sacīja, lielajā jau tā vienotība ir lielajā. Par to Pāvils arī tālāk saka, jo viens kungs jau ir. Mēs ticām vienam kungam, vai ne? Viena ticība, viena kristība, viens visu Dievs tēvs, kas pār visiem, ar visiem, iekš visiem. Atšķirība sākās, kā mēs, jo arī draudzē, katrā draudzē jau, pat ne tikai konfesijā, pat draudzē, tev ir cilvēki katrs ar dažādu šo dzīves pieredzi, ar ticības to ceļa garumu, ar piedzīvojumiem, ar skatījumiem uz lietām, kur nāk līdz gan viņa iepriekšējā ģimene, vidē, kultūra vidē un tā tālāk, kas iespaido katra cilvēka redzējumu. Līdz ar to tas uniformisms jau atkrīt kā tāds. Viņš nav pilnīgi iespējams. Mēs pat vienā ģimenē nevaram būt uniformiski, vai ne? Mēs ģimenē esam dažādi. Es paskatos uz saviem bērniem, vai ne, viņi lielajā, es zinu, viņi ir, bet viņiem ir jautājumi, ne lietas, kur viņi pilnīgi katrs redz pa savām un veido savu dzīvi. Bet tad saka lūdzu man, ko tev nozīmē būt garā vienotība? Gara vienotība. Es redzu šo te vienotību, tas ir tā ticība, ka mēs piedarām Kristumu, ka mēs ticam. Un es pieņemu savus brāļus un māsas, kuri arī ticījām, par kuriem viņš ir izlējis savus asinis, tāpat kā pār mani, un ka ir saņēmuši piedošanu, ka mēs piedarām viņam. Tātad šeit es redzu to vienotību. Tas, ka mēs traktējam dažas lietas un augam, man viņas īpaši netraucē. Ja tā. Reizēm var būt saērcina, bet ne tas tālākais. Kāpēc tev nav gara vienotība ar jehovistiem? Viņi arī atzīst Jēzus Kristu. Viņi arī atzīst Dievu. Viņi arī atzīst baušļus. Visi ir ļoti nākamie vārdi, mēs tūlīt tālāk lasīsim. Brīnišķīgie 3x3 salikums, apbrīnojums. Visi teologi kopš seniem laikiem saka, tas, ko mēs šeit lasām, tas ne tikai ir unikāls, viņš pat ir caur brīnišķīgajiem Pāvila rakstiem unikāls. Pat priekš viņa šis ir tik neparasts veidojums, šie 3x3 saliktie, kuri viens kungs, viena kristība, viena ticība un tā tālāk nevis runā par savā veidā sētu, bet paši top par sētu. Katrs no kristiešiem, kuri šos vārdus pieņems kā patiesību, top viņu iekšpusē. Tu piesauc iekaus liecinieks no kāds, viņi paši šos vārdus neatzīst. Viņu kristība nav tāda, viņu dievs jāpārsauc būs citādāk un vēl kaut kā. Kas automātiski, ja tu šos nepieņem, es nesaku, ka tu nedrīksti censties Kristu meklēt, bet tu nedrīksti gaidīt, ka tie, kas šos pieņem, arī tevi pieņems. Šie vārdi, ko mēs šeit lasām, viena miesa, viens gars, viņi ir paši tā sēta. Ja tu zem viņiem paraksties, nāc iekšā, un tad tu esi iekšpusē. Ja tu zem viņiem neparaksties, nu tad tu pat gribēdams, tu vienalga netiec, ja tev nav šie 1, 1, 1, 3x3. Jā, nu es te klausos, viesturs jau manu te vārdu paņēma un tirzāja, un es tā gribu turpināt viņu. Šeit ir rakstīts dzīvojiet tā, kā to prasa jūs aicinājuma cieņa. Un šeit arī viņš apustuļu darbos runādams ar dižvīriem saka tā, lai tie nožēlo savus grēkus un atgriežas pie Dieva un dara darbus, kas grēku nožēlas cienīgi. Šeit ir ļoti svarīgs tas moments, ko Pāvils saka. Bieži vien viņi saka atziņu uzpūšu. Es saprotu tā, Edgars tā, Viesturs tā, Rolands tā un Andrs tā, un es saprotu labāk, un mēs ceļamies pāri visiem. Bet šeit Pāvils saka to, kas viņš uzdod jautājumu uz visiem. Dzīvojiet grēku nožēlas cienīgi. Jautājums ir pavisam skaidrs. Tātad, ja tu tici Kristum, tu dzīvo Kristum nevis to, ko tu zini, bet to, ko tu dari. Un tas ir ļoti svarīgs moments katra kristieša dzīvē. Nevis to, ko tu zini, bet ko tu dari. Jā, tu esi atgriezies no grēkiem, nožēlojis grēkus. Tas nozīmē, tev jādzīvo Kristus cienīgi. Tas ir labi, tas ir brīnišķīgi, tas ir vienkārši. Tas ir pats beismens no pamats. Bet ko darīt tālāk? Atceries dažus raidījumus atpakaļ. Mēs runājam par darba teoloģiju. Kaut ko vajag pielikt klāt pie Kristus nopelna. Redz. Un viņš jau nožēlo grēkus.
Bet tu caur darbiem, caur bauslības izpildīšanu, caur sabata turēšanu, jeb neturēšanu, tu tad dabūsi mūžīgo dzīvību. Un tad, kur tad paliek gara vienotība? Redzi, te ir nākošais jautājums. Bībele runā par lietām, kas ir ļoti svarīgas. Galatiešiem mēs jau lasījām, Galatiešiem ir rakstīts, ja jūs tāds lietas dariet, pat dažām lietām, tad jūs debes valstīm nemantosiet. Tad viņi sauc gara augli un visām īpašībām un saka, pret tādiem nav bauslība. Tātad, kas notiek? It citā vietā rakstīts, jūs esat vēstule visiem cilvēkiem rakstīta. Es kādreiz jaunībā teicu, tātad mēs esam 5. evaņģēlijs, un kāds palika dusmīgi uz mani, kāds 5. evaņģēlijs? Nu, brāl, tev jau ir jāsaka 6. Jo nu jau ir Bībeles biedrība izdevusi Toma evaņģēliju. Pacentusies. Lai cenšās. jo es tikai gribētu teikt, jo vairāk rakstu, jo lielākā putra. Putra piekrīt. Jā, šeit Dieva vārds ir kanonizēts, viņš ir noteikts, tad pie tā vajadzētu turēties. Es to vēroju mūsu laikā, ka jau ne tikai jehovisti šodien anulē Bībeles patiesības. Šodien tāda Bībeles patiesība anulētāji parādās tādi, kuri saka, mācītāji teiks, ka tā nav. Veselu skolu dibina, izīrē telpas un sanāk no visām konfesijām cilvēki, māca viņus par lietām un saka, mācītāji teiks, ka tā nav, bet tas tā ir. Tāpat ir rakstīts arī Dena Brauna romānā Da Vinci Kods tikpat labi. Ja? Kāpēc tad mēs ar viņu tad arī tās nesadraudzamies, ka viņš pasaka, ka visi muļķības un ir pavisam citādāk patiesība bijusi. Bet es to pirmo mazliet mums viņš ir mūsu tulkojumā, viņš tas 1., 2. pants drusku tā, man tāda sajūta, ka viņš tā drusku aizfilozofējās. Paklausaties, ja es vārdā patulkošu no grieķu, tur ir tāda mazliet dinamiskāka lieta, nevis aicinājuma, cieņa, tur viss tāds izskatās, ka mums tādos karaliskos mēteļos kaut kur tagad jādzīvo. Īstenībā, kā Pāvils saka, tulkošu vārdu kārtību paturot tā, kā viņam ir. Lūdzos, jūs, es, cietumnieks iekš kunga, cienīgi staigājiet pēc aicinājuma, kurā aicināti. Tas, ko viņš parāda, ir jūs esiet uzlikti uz ceļa, un galā skan tāds kā signāls, kas tev aicina, līdzīgi kā, ugunsgrēka signāls, ja tu viņu dzirdi, tu taču nevelc balles, kurpes, ja? Tu taču nevelc uzvalkt, tu ej dzēst ugunsgrēku. Un te ir, tas cienīgums ir nevis, ka mēs tādu cienīgu krūtu izgāzuši, jo nākamais pants ir caur visu, viņš tā ir saka, caur visu pazemību, visu lēnību, caur pacietību citu panesiet. Tā viņš to saka 2. pantā. Tātad nevis tas cienīgums ir tā, bet varētu pat teikt, tas cienīgums ir tajā, esiet atbilstoši tam aicinājumam. Ja jūs esiet aicināti un jūsu priekšgājējs gāja lēnprātīgs un pazemīgs, tad tas, uz ko jūs esat aicināti, sekot viņa pēdās, esiet atbilstoši savam aicinājumam, jo citādi, ja mēs viens ar otru strīdamies, mēs pēkšņi esam pazaudējuši to, ka mūs aicina uz priekšu. Nevis atnāca Kristus, pieskārās man un tagad es te paliku kā karalīts. Viņš tā, ka nē, Roland, tu te neesi, tu te esi ielikt uz laiku, visi jūs. Arī visas konfesijas uz laiku. Nepadariet to par dzīvības nāves jautājumu, jo vienīgais Kristus pestīšana ir tas, pa ko dzīvība, kas dod un kura dēļ ir vērts atdot. Jo vienotība nebūs tas pats, kas paklausība, jāuzmanās. Mēs šeit vienot esam, bet mēs ļoti stingri visus gadus esam sargājuši to savus paklausības kārtību, kā es pienesu kungam savu paklausību. Es zinu, ka cits citādāk, es zinu katram savu drusku tradīciju, es nekritizēju, bet es arī negribu neko nokopēt, jo es esmu savu gadiem ilgi darījis, kas ienākās, ja, tā kā dārzniekam. Jā, šķiet, ka tas jautājums vienmēr ir tomēr problēma un izaicinājums reizē. Un laikam diez vai varēs kādreiz tā novilkt tādas skaidras līnijas un pateikt no šejienes līdz šejienei. Bet vienmēr tādēļ, man liekas, tas ir labi, ka tur ir gara vienība. Un gara vienība, tas kaut kas tāds dzīvs, kaut kas pulsējošs, kaut kas tāds, kas nav akmenī iecirsts un nemainīgs, bet vienmēr
kā dzīvības impulss. Un tur, kur paliek atkarībā no Dieva un vēlēšanos ar Dievu dzīvot, man liekas, tur tie mūri samazinās. Un tur kļūst kaut kāda skaidrība, kā nepazaudēt sevi, pieņemt otru un iegūt mieru. Un man ļoti patīk, kā Rolands teica, mums jau tas virziens nav vienam otru apkarot, bet gan sekot tam saucienam, uz kurien mēs tiekam saukti. Un tad tas ir iespējams, ka mēs varam nepiekrist varbūt īsti otra cilvēka kādiem punktiem viņa dzīvē vai ticībā, bet kopā varam iet tam mērķim pretī, uz ko esam aicināti. Un tā vienība ir pārāk par vienādības vienību. Jā, tu sacīji, ka diez vai mēs te sasniegsim. Laikam tev ir taisnība. Bet tāpat laikā man ir daudz bijis jādomā šo pēdējo nedēļu laikā par Iesajas grāmatu, 11. nodaļu, un tāds interesants 9. pāns. Ļauna neviens vairs nedarīs un negrēkos visā manā svētajā kalnā, jo zeme būs tā kunga atziņu pilna, kā jūras dziļumi, kas līdz pašam dibenam ūdens strāvu pilni. Fantastiski. Tur gan notiks tas, ka visi būs vienādi, domājoši. Jā, ir arī ļoti interesants tas pants, ko Jēzus saka, ka būs viens gans un viens ganāmais pulks. Un paskaties, ja mēs tagad to nedarīsim, bet ja mēs tagad par šo te sāktu domāt, kad tas notiks, kas tas būs, 1000 gadu mieru valstība. Tā ir 1000 gadu mieru valstība, kur Kristus valda, kur nāk jaunā Jeruzaleme, kur mēs esam kopā. Un uzreiz citādi. Un varbūt citādi. Pareizi. Tu saki citādi, es esmu pārliecināts, vēl kāds teiks citādi. Es domāju, mūsu nesaprašana būs kaut kādās koordināšu sistēmās. Neviens nevarēs kristietis pateikt, ka kaut kad pienāks laiks, kad mēs visi būsim vienoti. Un ne tik vienoti, bet kaut kādā līmenī pat vienādi, kā Kristus saka, ar eņģeļiem vienādi. Ja, vai tas notiks konkrēti šajā vai tajā, proti strīds ir par dimensijām un par koordināšu sistēmām, nevis par būtību. Būtība paliek, mēs visi ticam un gaidam, jo tāda ir mīlestības daba. Ja tu mīli savus ģimenes locekļus, lai kā tu būtu piekritis, ka jūs izbraucat katrs uz savu zemi, mīlestība ilgojās atkal būt kopā. Un arī mēs, pat tad, ja mēs viens otru vairs īsti nepazīstam kā savējos, reizēm, es zinu, vecais mācītājs, tie mums tādi brālēni. Nevis brāļi, bet brālēni. Ja, it kā, Kristu meklē, bet pavisam dīvaini. Ja, mēs pat varbūt viens otru vairs nepazīstam kā viena ģimene. Un tomēr nevar būt tā, ka mēs ticam, ka mana ģimene ir tikai tā, ko es pazīstu. Mēs tomēr zinām un ilgojamies, ir arī pārlaicīga baznīca, arī tos, ko es arī no saviem luterāņiem, ko es no citiem gadsimtiem neesmu saticis, tos arī būtu brīnišķīgi. Ja? Tā kā es tā kā mazliet iebilstu, jo tā strīds ir par to milēniālismu un tā, bet es tā kā redzu, ka būtība jau ir viena, tikai sākam strīdēties, būs tas šeit Latvijā vai tur Krievijā vai varbūt debesīs vai zem zemes, ja, pa to iet runa. Viņš jau pieminēja, viņš jau dala, viņš saka par saviem luterāņiem ātrākiem, vai ne? Bet arī pareizi, vai ne? Es jau saku, arī tev savējos, ko tu nesatiki, ja, savus cilts tēvus, ja tā drīkst, tas būtu brīnum jau. Es atcerējos ļoti labu stāstu. Es biju uzaicināts Kristus karaļa baznīcas, bija atbraucis kardināls. Un viņš teica tādu runu, un tā runā bija tāds stāsts. 2 draugi satikās, katrs pus ups, un viens sauca otram, viņi nevarēja sadzirdēt. Un tā viņi novienojās iet līdz ups iztekai, līdz sākumam, un tad vienoties. Un šis kardināls teica tā, īsta vienotība nonāks tad, kad visas konfesijas aizies līdz kristietības sākumam, iztekai. Tad būs īsta vienotība. Man tas ļoti iepatikās, un es to pilnīgi saprotu. Tas nozīmē atgriezties pie tā sākuma, kāds viņš bija. Tad ir īsta vienotība. Bet šodien tas ir iespējams, ja visi patiesībā nāk pie Kristus krusta. Tad ir. Ja cilvēki gribētu patiesībā nākt, negrib. Pareizi. Un tāpēc, nāk pie Kristus krusta, bet tas krusts ir apkrāmēts ar visu koku, pie viņa klāt netiek.
Tur ir tā problēma. Nu, redz, ir jau vēl cita lieta. Ir tā, es lasīju kādā žurnālā. Vīrs nesa krustu. Ļoti smags. Paņem zāģīt, nozāģēja gabalu. Īsāk. Gabalu vēl īsāk. Pienāca pie aizas. Izrādās krusts nesniedzās pāraizai. Otrā pusē apsolītā zeme. Jā, tā vienība jau citreiz arī kādos tiek traucēta ar kādiem diezgan muļķīgiem gājieniem, jo, ja mēs paskatītos, par ko visu ir cilvēki gājuši nāvē ticības dēļ, tad mums šobrīd būtu jāsaka, brāļi, vai bija vērts. Labāk bija, lai pierādītu savu ticības. Jā, labāk bija ar Kristu dzīvot nekā par Kristu mirt. Un muļķībai arī savu asins liecinieki. Un man liekas, ka tas ir svarīgi arī tā raudzīties, cik tiešām ir vērts. Arī lūdzu paskaidro savus vārdus. Es saprotu, ko tu domā, bet lai radioklausītāji nepārprot, jo tu izteici domu, muļķīgi ir par Kristu mirt. Paskaidro, ko tu tieši domā. Vai tiešām bija nepieciešams cilvēkiem iet nāvē tikai tāpēc, ka krustu met ar 2 pirkstiem vai kā savādāk, no vienas puses vai uz otru pusi, vai ūdens daudzums kristībā bija tik liels vai tik liels. Un tā tālāk ir kādas lietas, kuras mēs šobrīd it kā skatāmies un domājam, nē, taču patiesība ir lielāka, patiesība ir būtiskāka. Tās nebija tās lietas, pa kurām bija vērts kauties, naidoties, šķelties, strīdēties. Un man liekas gan, ka var būt par to vienību, ka citreiz es baidos no viena cita punkta, ka varētu nākt kādas naidīgas varas pār pasauli, kas kristietību saspiestu kopā vienu ar otru, un tad mēs tiešām skatītos, kas mūs traucē kļūt par brāļiem, ka varam būt garīgā vienībā. Jā, tu pieminēji šo te naidīgo spēku. Tas spēks jau ir šodien pasaulē. Viņš jau ir. Un nezinu, cik daudz brāļi jūs esat sekojuši līdzi. Es tam sekoju nepārtraukt līdzi. Viena pasaules kārtība, bet viņu nevar iedibināt. Ja pareizāk sakot, viņu iedibinās, jeb uzsāks tikai tad, kad būs nodibināta viena pasaules reliģija. Un šodien visi spēki, vienalga kādi tie būtu, tiek koncentrēti, lai steidzīgi nodibinātu, jeb izveidot šo vienu garīgo vadību pasaulē. Arī vienība. Pareizi, tā ir vienība. Un pilnīgi piekrīt tev, tā ir ļoti bīstama vienība. Es pasvītroju teikumu, muļķībai arī ir asins liecinieki. Citā pārfrāzējumā, ja kāds cilvēks par kādu ideju ir gatavs ziedot dzīvību, tas nenozīmē, ka tā ideja ir laba tikai tāpēc vien. Jā, tas ir tas, jā, ka muļķībai arī, diemžēl, dēļ muļķīgām tāda cilvēka daba. Viņš aizraujās, pilnīgi atšķgārna tā doma, bet viņš ziedot dzīvību un no malas izskatās tā, nu gan tāda liela varonība un tā. Precīzi piesaku. Man ir gan vēl viens teikums klāt, jāsaka, arī jau turpināt tikai. Tas ienaidnieks ir jau sen darbībā, un mēs jau piedzimām jau viņa darbības laukā stipri vien, ja mēs jau pat pirms sākām saprast tās viņa sējumus, viņa jau sen jau bija pār mūsu galvām. Ja antikrista darbošanās jau ir visu laiku bijusi un ir joprojām. Ko es gribu sacīt? Es tā kā teiktu, ko es izlasīju par Krievijas un Latvijas tur kaut kā attiecību kontekstā, ka kāds cilvēks labu gribēdams, cienījams, saka, ka mums tā kā jāuzmanās izraisīt iemeslus uz mums dusmoties, nu apmēram tā, kas it kā būtu sakarīgi. Bet es teiktu, mīļie, nedomājiet gan, ka ja vēlns gribēs uzbrukt, viņam tu dosi iemeslu. Viņš tev atļauju neprasīs. Jāsaprot, ka tā ir, manuprāt, naiva ilūzija, ka mēs varējām toreiz, kad pirmoreiz Krievija 39. gadā iebruka, ka mēs varējām kaut kā pareizāk izdarīties. Ja viņi pieņem lēmumu, tas nav atkarīgs. Viņi nestāv atkarībā no mums, un nav tā, ka ja mēs te tā pareizi dzīvosim, tad mēs visu nodrošināsim. Ko es ar to gribēju sacīt? Ja ir vēlme šķelties un uzbrukt, tu iemeslus atradīsi. Līdzīgi ir mums baznīcām, pavisam vienkārši. Ja ir vēlme pierādīt, cik es esmu labs uz citu rēķina, mēs to varam. Un esam to darījuši pietiekams paudzes. Šeit es
es ticu, ka vismaz es un es ticu, brāļi, tāpat mums ir patiešām godīga vēlme to nedarīt. Godīga vēlme, kā Jānis sacīja, atgriezties pie iztekas, un es vienmēr neaizmirstu citēt savu garīgo tēvu Feldmani, kurš sacīja, īsts ekumēnisms ir savas konfesijas grēksūdze, kas arī ir atgriešanās pie sākuma. Ja? Ka tu to labo ieceri, kuras vārdā tu esi tas, kas tu esi, tev jāzina pašam, nu tik labi jau tu neturi, kā tu te stāsti. Ja? Jā, nu, tā. Pilnīgi piekrītu, bet tagad paskaties, 5. pants, savā veidā, nu pat, jā, es sacīju, pasauli, jeb, es gribētu teikt tā, kristietība, jeb baznīcas, tiek stumtas un bīdītas, piespiestas, tiek apmānītas, lai izveidot vienu pasaules reliģiju. Un tad, redz, kur brīnišķīgs pants, uz kā faktiski var totāli visus pievilt. 5. pants, viens kungs, viena ticība, viena kristība. Bet, nu, Pāvils, es noprotu un nerunāju. Jā, nu, tā jau ir hermeneutika, tas jau ir skaidrojums un paņems. Pāvils jau runā par konkrētu situāciju savā laikā, un arī tā vienība, un tu sacīji, un brāļi runāja ļoti brīnišķīgi un jauki. Iet pie tā krusta, vai ne? Tu sacīji, apkrauts nevar pieiet klāt. Tā iešana jau, es te saprotu arī, nu, es tā saprotu, ka tā ir, te ir teikts gara vienība, ka tas ir tas gars, kas ved mani, nevis mūsu barā kaut kur tā, bet katrs mēs ejam, un tur jau noliek tā mana grēksūdze, arī tas, ko Rolands saka, man konfesijas, man baznīcas grēksūdze, jā, brīnišķīgi, ka līdz tam nonāks. Tur, kur mēs cilvēki esam mēģinājuši taisīt, tās vienības jau vienmēr iebrauc auzās. Vai ne, ar to vienas varbūt pāriešanas. Protams, tā būtu vēlnam ļoti brīnišķīga iespēja šādā veidā laust un cilvēks un iedabūt vienā sistēmā, kur tu vairs nedomā, ka tev nav jādomā vairāk, tev ir vienkārši jāpieņem kaut kas, jābūt kaut kādā vienotā veselumā. Bet, lūk, ja mēs arī katrs esam savā ticības ceļā, mēs katrs augam arī savā personīgā ticībā, es tā noprotu, jo tas, kā es sapratu, vai ne, pirms kāda laika, es redzu, ka dzīve un es ticu Dievu gars man atklāja un rāda, ka lietas ir varbūt citādas, ka tas skaidrojums un redzējums var atšķirties no tā. Mēs te augam, un tur jau mēs tad esam vienoti, ka mēs esam atvērti Dieva gara vadībai. Es redzu tur to gara vienību. Tikko mēs sākam ieiet kaut kādās schēmās, kā Rolands teica, arī dimensijas sākam te mainīt, vilkt klāt vai kaut kur piedabūt, nu tad jau ir garām. Viss ir garām, jo Pāvils konkrēti, jā, mēs jau varam piesaukt, raut pantus ārā un teikt, jā, lūk, viens kungs, viena ticība, viena kristība, vai ne, kurš to norganizēt, bet te jau runa ir par Kristus darbu, par to, ko viņš ir izdarījis ar šiem cilvēkiem, un kā svētais gars ir atklājis, kā arī izrēliešu un tie, kurus mēs jau uzsaucām, tur tie no pagānu tautām, tur ir gan skoloti, gan neskoloti, bagāti, nabagi, kaut kur tas vienotības princips jau ir tur, ka viņi atzīst to Kristus upuri, un tur viņi vienojās. Jā. Un tur jau tas arī pateikts. Mums jau, kurš tā vēl pateikt? Viena miesa. Nē, man nav viena, proti, mani Kristus ir atpestījis nevis debesīm, bet kaut kam citam. Ja? Vai tā tiešām? Nākamais, viens gars. Vai tā kāds var teikt, ka, nu, man ir svētais gars, kurš citādāk pavisam? Nu, nav. Tie, kas saka, tā mūsu diskusija jau visu laiku ir, vai tev, brāli, ir tā pati viena miesa un viens gars? Nekad jau nav bijis citādāk, ka kāds būtu teicis, es atnācu, man ir otrs svētais gars. Es atnācu, man ir trešā baznīca, vai es atnācu, mana cerība nav tāda kā jūsu cerība, bet mana cerība ir tikt šeit bankā pa prezidentu. To man Dievs ir devis. Ja, nu neviens tā skaļi nesaka. Un tālāk, viens kungs, vai tad ir kāds, kurš saka, ka viņam ir kas cits pestītājs? Ja ir, kā tu jau pieminēji sektas, mēs arī tad, nu, sakam, tas nav mūsējie. Viena ticība, vai tad ir kaut kā pēc būtības. Tas, ko Pāvils šeit saka, viņš arī noskaita to, ja mēs skatāmies uz matu krāsu, nav viens. Acu krāsa nav viens. Balss nav viens. Pat teoloģija nav viens un tas pats visiem apustuļiem, kā es pieminēju, jau nav viens un tas pats. Bet viņš skaita to, kas arī apustuļus apvienoja, šos 3x3. Līdz beigās nonāk pie
patiešām ļoti, ļoti apbrīnojami, bet jāsaprot, šis ir rakstīts baznīcas iekšpusē. Šis nav pasaules ruporā izkliegtie, ja? Tas ir ļoti svarīgi, tas ir draudzes. Ja kāds no pasaules saka, reku rakstīts, jums tur jāsavienoja. Pagaid, tas nav nevienai valdībai rakstīts, nevienam valdniekam. Tikai draudzei, kas sanāk kopā, lūgt un lasīt. Tas nozīmē, mums ir pilnīgi cita situācija. Jā. Un šodien jau paskaties, kā manipulē ar šiem vārdiem. Nu kā, musulmaņi arī tic. Budisti arī tic. Jehovieši arī tic. Mormoņi arī tic. Kam viņi tic? Dievam radītājam. Islams arī tic Abraham tēvam. Jā. Korānā viss ir smuki sakārtots. Un ko nu tālāk? Kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka mums ir jāsaskata, kur tad ir tie pamati. Pamati nav tikai plikaticība, pamati nav, ka kāds man pasaka, es ticu Dievam. Bet pamats ir pavisam dziļāks, tāpēc es par to sacīju, kas tad ir tā patiesā gara, jeb, es papildināšu, svētā gara vienotība. Jo visi tic, visi saka, ka tic, mēs taču varam kopīgi nākt lūkšanā, labi, ar mīlestības saiti, lai viņš lūdz savu Dievu, es lūkšu savu Dievu. Tas nedrīkst notikt. Tas ir vājprāts, kas šobrīd notiek pasaulē. Ar šo samiksēšanu kopā. Tas ir vājprāts, tas ir totāls apmāns kristietībai. Protams, tā ir man pārliecība. Es gribētu teikt, tā nav kristietība. Protams, tur jau sen jau vairs nav. Mēs esam pieraduši visu teikt kristietība, kristieši. Es ļoti labi atceros tādu momentu televīzijā. Viens vīrs šeit runāja, ka viņš ir kristietis, dziļš, patiesas kristietis. Pēc kāds nedēļas viņš bija uzaicināts televīzijā runāt. Viņš bija tā piedzēries, ka diktors runāja vairāk, viņš vispār nerādīja. Es domāju, kristietis. Un tas ir jūs dzīvojat, kā jūs aicinājumi cieņu to prasa. Šeit ir nopietni jautājumi šajā lietā. Ja mēs šīs lietas neredzam, nesaprotam, tad mums ir ļoti grūti. Es šī laikā, esam daudz cilvēkiem teicis, es šaubos, vai tā ir kristietība. Jo, ko es redzu? Es saku tā, pēc atziņas es saku, nē. Mēs nāksim līdz, mēs tālāk lasīsim, nāksim pie vienas Dieva tēla atziņas. Galvenais jautājums ir, attiecības ar Dievu, mēs sakām, ka darbi nav. Rādiet darbus darītus mīlestībā. Tie ir cita veida darbi. Nevis, ka es piespiests esmu, man nepatīk, bet man jādara citais netikšu debesīs. Kā tas notiek dažās draudzēs, kad cilvēks grib kļūt bagāts, viņš maksā 10, grūti jau ir. Varētu nemaksāt, bet ja es nemaksāšu, tas kungs man nedos to summu 100-kārtīgi, vai ne? Un tad man grūti, es gribu nopelnīt, un tad, kad viņš nenopelna, viņš ir neapmierināts. Jo te ir tā starpība, ko šeit mums ļoti nopietni jāņem vērā, kad Pāvils runā par darbiem darītus mīlestībā, neatkarīgi nedomājot par to, kā ar šiem darbiem es pelnu debesis. Lūdzu. Gribētu turpināt to mazliet tālāk kontekstā. Pāvils saka, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, tad kristiešus, Kristus miesai par stiprinājumu. Viņš saka, ka mums ir nemitīgi, ja tā var teikt, jācenšas būt kopā ar Kristu un jāsasniedz vīra briedums, viņš to vēlāk teiks. Un, manuprāt, viens kritērijs būs svēta dzīve. Un mēs te nepieminējam, bet Pāvils šīs rindas raksta no cietuma. Viņš ir važās slēgts. Un, ja mēs dzīvojam savu aicinājumu cienīgi, tad tas nozīmē, mēs esam gan par jautājumu zīmi, gan par izaicinājumu, gan arī mēs ar savu dzīvi netolerējam. Piekrīt, brāl, bet piedod, es tev tūlītās došu smagu piemēru atpakaļ. Musulmaņi dzīvo daudz likumīgāk pēc saviem rakstiem. Jā. Budisti dzīvo daudz likumīgāk pēc saviem rakstiem.
Un tas nav vairs kritērijs. Es gan konkrēti varētu te atvest gan musulmaņu, gan budistu pārstāvjus, kuri saka, jūs alojaties, tā tik no malas izskatās. Īstenībā tikpat daudz neiet ne uz templi, musulmaņi vispār, viņi saka, pat tā musulmaņu zemēm tur ir tik šausmīga nomināla ticība, ja, ka piesauc to Muhamedu, nometās uz ceļiem, bet dzīvo pilnīgi nesaskaņā. Ja, tā, ka tā varētu būt tāda bīstama. Bet mani gribās jautāt brāļiem, vai nav nejauši, vai tad tiešām būs nejauši, ka Pāvils ir uzskaitījis 3x3, tātad 9 vienotības, tādus kā pamatakmeņus. Vai tas nozīmē, ka mēs varam pusi neievērot? Jo tas, ko tu sacīji ar musulmaņiem, piemēram, Dievs tēvs saskan, tas saskan, bet kristība nesaskan. Viens kungs nesaskan, viņa neklaus Kristumu kā kunga. Tad ko darīt? Vai mēs varam vienoties, ja visi 9 nav? Un es teiktu, Pāvils jau varēja uzrakstīt vienā vārdā. Esiet vienoti, āmen. Bet viņš tomēr ir rakstījis speciāli domādams un garu lūgdams noskaitīt tieši tos 9, kurus mums ne tikai, kas mūs vieno, bet, kā es jau pieminēju, viņš arī ceļ to sētu. Es tos 9 skatos uz tevi, brāli. Ja ir tikai 8, es uzreiz netaisu un nesaucu, nesit tev pa plecu un nesaku, mēs jau esam blakus paradīzē. Ja? Proti, es jums jautāju, brāļi, vai jums liekas, ka kādu no šiem 9 varētu atmest un paturēt vienību? Tas ir ļoti svarīgi. Viens kungs, tas ir Dievs tēvs, Jēzus Kristus, svētais gars, viens kungs. Viena ticība, tas ir ticība uz to, ka Jēzus ir piesists krustā un uzņēma mūsu grēkus. Viņš uznes savā miesā mūsu grēkus pie staba. Tā ir ticība tam, ka viņš mūs ir atbrīvojis no grēka. Un tas nav no jums, tā ir Dieva žēlastība. Viena kristība. Tad mēs atzīstam to, ka kristībā līdz ar viņu aprakti uzmodināti jaunai dzīvei. Es tev saprotu, bet apstāsimies tagad, aiziesim prom no pasaules. Apstāsimies tepatās pie mūsu galda. Viena ticība. Mēs ticam uz vienu Dievu tēvu un dēlu. Jā, tā, tur jā. Tur ir viena ticība. Un vēl pārējās ticības, ko mēs katrs paņemam klāt. Nu, tas ir cits jautājums, bet pamatā ir viens kungs. Jā. Viena ticība uz Dieva žēlastību. Mums ir viena ticība uz Dieva žēlastību. Tas tomēr ir viena atklāsme, viens Dieva vārds. Un pat tradīcija vairāk vai mazāk no tās ņemot, mēs ierakstamies. Mums ir katram sava tradīcija. Bet piedod, brāl, tu jau zini, ko es sacīšu. Mēs joprojām šeit nevaram nolikt biķeri un maizi un kopīgi laust un svinēt svēto vakarēdienu. Joprojām. Nu, manuprāt, tāpēc es gribu atgriezties. Pāvils var runāt tā, tāpēc, ka viņš ir važās slēgts, tāpēc, ka viņš, būdams pazemots, runā par kristiešu cieņu. Un mēs jau iepriekšējais raidījumos runājam, ka viņš grib ar to parādīt, ka kristiešu cieņa nav ne no tā, kur viņš atrodas. Viņš varbūt būt cietumā, bet viņš ir Dieva bērns. Un, manuprāt, kad arī pasaulē kristieši, kad ir pārbaudījumos un kad kopīgi arī cīnas pret izaicinājumiem, kādi tie nebūtu, ir tieši tādos brīžos bijuši vienoti. Kā ticības liecinieki, kā mocekļi, kā ticības apliecinātāji. Un, manuprāt, šeit mēs esam vienkārši arī savā veidā konformismā. Jā, mēs esam komfortablismā šobrīd. Jā, un tik līdz pietrūkst šī radikālismu, tad arī mums to saskaras punktu ir mazāk. Pietrūkst vajāšanas, un līdz ko būs vajāšanas, tā būs... Sauksim viņu par evaņģēļa radikālismu, bet vajāšanas bieži vien tieši uz to izaicina. Jā. Tieši pārbaudījumus, tad mūsu ticība tiek arī, ja tā var teikt, izsvērta un parādās. Man nāk atmiņā Kristus vārds, ko viņš sacīja par Jeruzalemi. Ak, kā es gribētu jūs sapulcināt kopā kā cālīši zem saviem spārniem, kā māte sapulcina zem saviem spārniem. Ak, kā es gribētu, ka jūs nāktu kopā, atstātu to visu. Un to es nesaku ar kaut kādu pamācību. Lūdzu, brāļi, saprotiet, tā ir tā būtība, par ko Pāvils runā nepārtraukt. Mums ir grūti tam pārkāpt pāri. Un tagad nāk vēl viens bīstamais, jau ko es minēju, šī viena pasaules reliģija, kas samusinās tā visus prātus un uztaisīs fiktīvo. Bet tas vairs nebūs patiesi. Jā, uztaisīs viena pasaules, būs viena pasaules garīgais viens līderis, kurš teiks, nu tad nāciet visi, un mēs visi svinēsim svēto vakarēdienu. Un tas izrādīsies būs lamats.
Tieši par to tu saki, es pilnīgi saprotu, būtu ļoti jauki, bet mēs esam katrs savā veidā, neviens te nesēžam kā tradīcijas definētāji. Neviens neesam, mēs esam saņēmuši no mīlošiem, garīgiem tēviem, no mīlošām mātēm savu baznīcu, savu ticību. Tur ir grūti tā, jo viņi, tā kā turēja tās savas robežas, un man ir jautājums, un es tā domātu, ja tuvojās cīņa ar to, ko saka viena pasaules reliģija, ar antikrista karapulkiem, tad es teiktu tā, ja domā par uzvaru, mums ir jānostājās vienā kara formā zem viena ģenerāļa. Klausies, bet ja domā par izdzīvošanu, jo šai pasaulē uzvara nav paredzēta, tad mums ir jāpaliek pēc iespējas partizānu variantā, katrs savā formā, ko līdz vienu noķer un uzrāda un vāc nost, pārējie paliek, jo mēs neesam tā kā viņi, mēs tas, saprotiet, uzvaras politika vai izdzīvošanas politika. Šeit ir, un atklāsmes grāmatā ļoti uzmanīgi jālasa. Es neesmu baptists. Jā. Arī es kādreiz teicu, es jau neesmu katolis, mēs jau tie krustneši nebijām. Tik pēc tam sapratu pagaid, bet kā mēs bijām, tad mēs vēl reizēm trakāks muļķības darījuši esam. Jā, nestrādā. Mēs esam vienoti, jā, mēs esam Kristi. No antikristam mēs visi, protams, vienā krāsā. Viņš nešķiro un vēlams, protams, tā ir taisnība. Vajāšanas jautājumu neatrisinās. Mēs esam piedzīvojuši vajāšanas no paša sākuma. Viņš jautājumu neatrisina. Jo viens ir vairāk vajāts, otrs mazāk. Viens grib pieslīpēties, pielīmēties un dzīvot mierīgi, otrs grib dzīvot radikāli. Un te rodās tā problēma. Es ļoti daudz zinu, un es par tām lietām negribu runāt. Es zinu to, kā jautājumi tika lemti, spriesti, skubināti, darīts. Kaut tā ir ļoti vienkārša lieta, kā to dara Sātans. Ierodās pie mums krievu ticīgie, kuri pieraduši vakarēdienu baudīt kājās stāvot. Vecie pentīkos pieraduši sēdot, bauda vakarēdienu, pēc tam metās uz ceļiem un lūdz Dievu. Latviešu pentikos. Jā, uz ceļiem un lūdz Dievu. Viņi pateicas Dievam, paņem maizīt un uz ceļiem lūdz Dievu. Pēc tam pieceļās, ņem no kausa un atkal lūdz Dievu. Tas nav pareizi. Tie paši vajāties savā starpā. Tie paši pentikosti. Un te ir tas jautājums, ka mēs dažreiz dažādas lietas, vienkāršas lietas, kurām nevajadzētu uztraukties. Piemēram, mūsu laikā ir ļoti interesanti, teiksim, pentikosti ļoti mainījušies savā laikā. Jā, tas nebija pentikosts, kas pēc 2 dienu lūkšanām dievkalpojumu nebija aizsmats, tas nebija dievu lūdz un tas nebija kārtīgs. Tagad uz to skatīt. Tad Alāns šodien diezgan pentikosts. Jā, viņš ir tāds pentikostālisms vairāk, viņš ir aizsmats. Jūs saprotiet, un te ir tie jautājumi, ka neraugoties uz vajāšanām, neraugoties uz ciešanām, visu laiku ir bijis cilvēki, kuri velk savu līniju, kura praktiski Dieva vārdā tu nevari atrast pamatu, kā tu aizliegtu vai atļautu. Dieva vārds un vienkārši, piemēram, par skaļu lūkšanu. Ja es savas zemes dienās ar skaļu brēkšanu un daudz asarām lūkšanā, ar skaļu brēkšanu, tad viņš skaļi lūdz. Apustas ķēniņš Dāvids saka, es kliedzu kā dzērve. Un ir ļoti dažādas lietas, un ka mēs šīm lietām sākam strīdēties, domāt, jo pa pamatu, pa 3 lietām jau nav strīda. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Pat vēl es ticības apliecībā Nīkejas lasu, ka Svētais Gars vienlīdz pielūdzams, par ko man kādreiz kādu pārmet, ka mēs pielūdzam Svēto Garu. Ticības apliecībā man luterāņi iedod rakstīts vienlīdz pielūdzams, es to nesu kā karogu, mēs esam pareizi rīkojuši. Jūs saprotiet? Un te ir tas jautājums par tām 3 lietām. Praktiski jau nav strīdu, ir jautājums par to, kā to dara. Bet vai nav tā, ka šīs 3x3 lietas patiesībā mēs nevaram saprast, ja pirmais neesam nākuši grēku nožēlā, patiesā grēku nožēlā, otrais neesam piedzimuši no augšienes, kā jauns radījums, un trešais, ka to visu mums atklāja Svētais Gars. Tieši tā. Protams, caur rakstiem, jo... Tikko tu nosauc 3 dieva darbus, starp citu, nevis mūsu darīšana, viņa darīšana. Viņa darīšana. Tikai viņa. Un paskaties, jā, ir mūsu daļa,
Man jāaiziet un jānokrīt ceļos pie krusta un jāpasaka, es esmu grēcinieks. Pēc tam ir nākošais, bet tas pāri visam jau svētais gars. Un te nu man ir tas jautājums. Kāpēc tie paši divi pentekostāļi, viens vecais un ortodoksais un otrs jaunais pentekosts. Precīzi nosauku. Mēs tā saucam viņus ortodoksai. Jā, pareizi. Ortodoksais pentekosts ar jauno pentekostu. Paskaties, pie vakarēdiena sāk debatas. Tad man ir jautājums, svētais gars, kāpēc tu neatklāji to patiesību? Gan vieniem, gan otriem. Protams, ar mīlestības saiti es zinu, ka mēģina saistīt, mēģina piedot, ja mēģina neuzskatīt ne pa augstāk, ne pa zemāk, neko. Bet, Lieta ir tā, ka mēs tradīcijas un ierašanas bieži vien liekam augstāk par Dieva vārdu. Tieši tā. Un tā ir tā lielā problēma. Mani parādumi, mūsu tradīcijas ir tādas, un mēs no šīm neatteiksimies. Un, brāl, zini, kur ir vislielākā problēma? Vislielākā problēma, ka abos, jeb visās konfesijās, Dievu gars runā. Amen. Un Dievu gars tiek apslāpēts. Neklausa Dievu garam. Tas nenozīmē, ka tas neatiecās uz mani, arī uz mani. Es kādās jomās esmu apslāpējis Dievu garu, Dievs piedod, es negribu to darīt. Un pareizi, vai tas ir iemesls tradīcijas, vai tas ir iemesls konfesionālisms, vai tas ir iemesls vēl kāds ieņemamais amats, vēl kaut kas, apslāpēt Dievu garu. Jā, bet labā ziņa ir tā, ka tas ir Dieva darbs un iet, un Elijām ar vienu brīdi likās, ka viņš ir vienīgais pareizais un pareizi pielūdz, un tad Dievs parādīja, ka tur ir vēl 7000, kas arī ir tādi paši, un tas, ko brāļi arī sacīja, tas jau tā ir pat vajāšanas, vai kas atkal, tik līdz būs vajāšanas, atkal kāds var sacīt, tā, kāpēc tu ne tā darīji un kāpēc ne tā. Lai pastāvētu, tu ļoti brīnišķīgi ar teici, tas ir Dieva darbs, un mums jāpazīst ir tas pareizais, nevis tas viltotais. Zinot pareizo, tu atpazīsi visus viltojumus, jo Dievs darbojās daudz savādāk un citādi, kā mēs varam iedomāties. Un tur ir tas atrisinājums. Paldies, brāļi, ar šo labo vēstu noslēgsim. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Paldies jums, cienījamie radioklausītāji. Paldies jums par jūsu aizlūgšanām, jūsu ziedojumiem. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī un kopīgi. Es domāju, ka mēs katrs arvien vairāk un vairāk gribam izprast un saprast Kristus prātu, Dieva prātu. Caur svēto garu, vienīgi tikai. Caur viņu vārdu, vienīgi tikai. Lai Dievs palīdz jums to un tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs to atļaus. Visu labu!